Ik rītu ap 8:00 pie Salaspils apļa ir gana intensīva satiksme. Bērni dodas uz skolu, savukārt vecāki uz darbiem. Rūpējoties par drošību, uzstādīta viedā satiksmes monitoringa sistēma, kas fiksē autobraucēju pārkāpumus. Salaspilī mums ir 2 skolas, 7 bērnu dārzi. Ja, un tas laiks, kad pie šīm izglītības iestādēm veidojas kaut kādas satiksmes apdraudējumi, ir visiem viens, ja, un tāpēc mums jāmenedžē šī policijas resursi attiecīgi vietās, kur mēs to nevaram izdarīt par tehniskiem līdzekļiem. Šī ir tā vieta, kur pašvaldība atbalstīja to, ka tiek uzstādīti tehniskie līdzekļi. Tad šobrīd mums ir uzstādīta uz staba LMT kamera ar viedo programmatūru. Kamera darbojas kā radars. Tā fiksē pārkāpumus, kas izdarīti, zīmju nogriezties pa labi aizliegts un iebraukt aizliegts darbības vietās laikā no 7:30 līdz 9:30 no rīta. Kā skaidro pašvaldības policija, jautājums par drošību šajā posmā aktualizēts jau iepriekš, un arī zīmes uzstādīts kopš aizdītā gada augusta, jo satiksmes bīstamība ir liela. Problēma jau tāda, ka tā plūsma nāk no dzelzceļa pārbrauktuves, transporta līdzekļu novietojas, un tie, kas vēlās iebraukt pretē, veidojas šeit sastrēgumu uz apļa un veidojas korķi. Un tad bērni kavē stundas, vecāki pēc iespējas cenšas tā vietā, kur viņi piebremzējuši, izlaist bērnus, un tas sanāk, ka starp tām automašīnām skrien bērni, ja, šeit arī gāju pārējie. Ja, nu, tā bīstamība bija pārāk liela. Jaunās izmaiņas pozitīvi vērtē arī salaspilieši, taču uzsver, ka atbildīgiem jābūt visiem satiksmes dalībniekiem, tostarp vecākiem un viņu bērniem. Tev varbūt ir drošāk sajūta tagad par bērnu? Es viņu vedu ar mašīnu. Tāpēc es nezinu, jā, kur pieņemsim riteņbraucējs brauc, jā. Šeit tiešām grūti izbraukt, ja no rīta tiešām tā zīme ir ļoti liederīga, viņai te bija jābūt, jā. Šī brīdī vajadzēja būt, jo pretējā gadījumā, ja brauc kāds pretī, tad visu plūsmu no šīs puses apstājās, jā. Tādā ziņā, ka drošāk, tāpēc, ka ir kamera. Nezinu, iespējams, varbūt vadītāji, kas to zina, viņi iespējams tieši padomā par to un tad apstājas. Bērniem arī droši vien ir jāstāsta par to, kā ir jāapšķērso gājēju pārējas, jo ļoti daudz tādi slikti un bēdīgi gadījumi dzirdēti. Bet katrs mēs esam tomēr atbildīgs par to, kā mēs uzvedamies uz ceļa. Uzstādītā kamera darbojas kopš šīs nedēļas. Pašvaldības policijā informē, ka kameru tikai vēl testēja, jau konstatēja aptuveni 150 administratīvos pārkāpumus mēneša laikā. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravanieks, Vidzemes televīzijas speciāli RTV.